Labrīt! Mēģināšu šodien bišķi dziļumā. Vakar te nekas nebija, baigi jau zāles gāja. Šodien arī izskatās, ka iet zāles. Varbūt bišķi mazāk. Bet bišķi pamēģināšu. Tālu jau nekur nevajag laisties. Pūtiens jau ir labs. Bet no rīt jau vispār būs vēl daudz labāks. Rīt būs jāsēž mājā. Katru dienu jau nevar braukt makšķēt celt, tad iedomājās, ka es visu zivs izķēru. Vienīgais brauc ezerā un visu zivs izķēru. Bet šitos maliķus un visādas citas, kas tīkls liek, un kas ņem visas mazās līdakas, tie jau neskaitās. Skaitās es, kas tājas video. Viss jau ir pareizi un viss kārtībā. Nav jau nekāda vaina. Nevajadzēja jau sākt likt tos video, vajadzēja filmēt pašam priekš sevs un saviem draugiem iedot. Paskatīties, ierakstīt flešā un viss būtu bijis labi. Zināju jau, ka būs tādi, kas iedomājas, kad ir divi un var noteikt otram. Cik reizes drīkst braukt ezerā un cik zivs drīkst paturēt. Viens kormorančiks atkal lidinās. Vēl jau viņi maz paliks augstāks un rāmāks, tad viņi te būs daudz. Bullfox gumiju pielikt, laikam nepateica. Ko darīs? Tā jau te iet. Jaunība nāk visu jonu un atmiņa paliek vien labāk. Te zāles ir pilnīgi katrā metienā. Viņas jau pieķērās pie zilkas, jo tās jau ir peldušas. Tas ir pie auglas. Piedodiet par izteicienu. Es jau kā padomu laiku produkts saucu par zilkām. Pamainīja vietu, uzlika cūku lielu straiku par 20 centimetrus. Bišķi te pamēģināšu, un interesanti. Te tās zāles ir mazāk. Cik te es te pabraucu? 50 metri. Bišķi, apmēram. Bišķi vairāk. Nav tik traki. Bišķi jau ir varbūt pat liels tas vējš, bet spiediens ir šausmīgi nokrists. Par kādām 7-8 iedaļām. Man jau barometrs, es uzskatu, ka ir mājā precīzi. Tas vēl man ir no opīša. Tas ir pirmā vācu laika izlaidums, 912. gada, 13. 1912, protams, ne jau 900. Vienīgi kā viņš tur tajās betona sienās. Diezgan jau sakrīt, ja tur pa pāris iedaļām to, ko rāda visos tajos ziņu portālās. Var jau gadīties, ka šodien vispār nebūs sapa. Pirms šitās te laika maiņām, tā kā sāniski jau švankā diezgan, bet tagad bišķi mazāks tas vējš palika. Tā rādīja, ka pēc 9 būs bišķi mazāks. Ko darīs? Tāds mans mūžs jāpavāda ezerā, kamēr vēl var iekāpt laivā un izkāpt. Būs jau jāmaina vietas. Ka nav copi, tā nav. Ko tad darīt? Jāmeklē. Varbūt, ka kaut kur patrāpīsies. Šitāds jau laiks, ka zemes spiediens ir
zem 50, tad jau gadās cops ir maz, bet nu cāpās, ka labs līdaks pieķērās. Nu, kādreiz tā vismaz bija. Vēl copa nav bijusi. Varbūt jāliek kaut kas mazāks. Man jau ir gumijas daudz līdz visāds. Pamēģinās uz kaut ko mazāku vēl vien aizīmetīs, ja nebūs copa. Nu, kaut kas jāmaina, jāmeklē. Atbrauc vismaz copa. Gribētos redzēt. Uzlikt fokus zandā. Šito man vakarā viens copa. Un ja jūs zināt, cik man mājā ir, šitie apmēram, es tā domāju, līdzā man, lai gan līdzā man ir pūka. Visādas. To es katru dienu vedu ar riteni prom un apakaļ. Un es domāju, apmēram līdz man ir 1/10 daļa no tā, kas man ir māja. Tā kā man dzīve ir makšķerēšana un citam patīk apdiršana. Nu, katram savs, es jau nekā nesaku. Ka obligāti esot viss zivs jāpēd, nu es kaut kā noteikumos tādu neko neizlasīju, ka man obligāti būtu viss zivs jāpēd. Nu. Vai tā pasaka cilvēks, kurā punktā tā ir rakstīts. Nu, es tagad neesmu lasījis noteikumus, varbūt, ka tagad ir tāds punkts ielikt. Nu, ka gaļu tik daudz neapēdot, cik es zivs. Nu, es gaļu vispār, es bez zobiem gaļu nevaru apēst vispār. Es 5 gadu nopircis nevienu gramu gaļas. Nu, ja cilvēkam ir veselība un jaunība, tad viņš var ēst visu kaut ko. Es ēdu, ko es varu ēst. Es jau uzrakstīju atbildi to. Es jau neesmu vainīgs, ka man tāda slimība, ka paši no sevs labi veselu zobu sapu kristāli. Ko es tur varu darīt? Slimība jau neviens neizvēlas. Naudu, tad pirkt visu kaut ko veikalā. Nu, pēc makšķerēšanas, es domāju. Tāpēc es ļoti daudz. Jā, šitā nepatīk. Nu, ko tad darīsim, kā ir tā ir? Lūk, jau tādas dienas ir, ka nav neviena sapa. Nu, ir kaut kādi 1, 2 aizdomīgas tādas vakar. Vēl jau varbūt kāds iedomājās arī, kad es neādu visu, ko es noķeru. Kādreiz gadās, kamēr izslēgt un es neieslēdzu, bet, nu, es jau beigās tāpēc uzrakstu, ko es esmu noķeris. 12 minūtes pār 10. Vēl neviena copa man nav bijusi. Mēģināšu uz džerku. Viens pat airēm jāairējās, un tam gan iekšā. Nu, es jau kādreiz airējos airēm. Es bijis pat lielākā vējā, bet nu, tad es tā jau, protams, nekur neairējos. Varbūt, ka izdosies atrast šodien kā kaut kādu mānekli, kas piesaista uzmanību. Gaidām neesmu atracis. Tā man neviena laiva neredz, neviens aizbrauc uz to galu. Un 3 laivas šita bez maniem. Vēl 3. Bija kaut kas nedaudz aizdomīgs. Uz Fogu Zandā šitāds gumijas. Nav labi saplēsts, bet viņi man nebija jauni, varbūt, ka tas jau bija. Bet aizdomīgs kaut kas bija. Fogu Zandā 14 centimetru gumija. Sarkanlaulīta. Nu gan, bet čau.
bija. Varbūt, ka sāksies zivim kaut kāda interesi, ja būs atvērs pareizo krāsu. Nu, tā droši vien tā pati, nu jau to. To reiz 100 punktu capu. Nu, ja viņi papeldēja uz priekšu, nebūtu tā zāles apakšā un tik sakls, tad jau varētu vēl lēnām mēģināt. Nu, ja tas ūdens tik duļķēns, uz šito jau parasti ņem, kad ir riktīgi duļķis. Nē, nu te tāds paduļķēns ir šī, bet, nu, grunts te var redzēt. Te jau nav duļķis. Metrs varbūt tagad ir vairāk, jau diez vai. Jā, vairāk redz nepatīk. Viņi 3 reizes ķēra, nu, ja tā bija viena un tā pat. Vai jau būt, ka nebija viena un tā pat. O, kaut kas pieķērās uz 4. capu. Liekas, laba zivs, ka būs. Opā! Uzsākam galvīti, kokzanga. Nebūs pa tukšu valēku. Galvenais vajag pasūdzēties un palamāties. Būs pirmā rudens līdaka. Šitā jau kaut kas ir sānā bijis. Nē, tā ir zāle. Es jau domāju, kas. Nu, jāņem sacukši. To es tāpat. Aizķērās kaut ko. Uz 4. capu pieķērās. Es vēl ilgi domāju, braukt vai nebraukt šodien. Šitā varētu būt jūrniec, tāda smuka krāsaina. Kur tad tas ēķis tā interesanti ieķēras? Pirmā ūdens līdaka ir.
Nu, nezinu. Būs 5 kilo, varbūt būs. Foks zandē 14 centimetri. Sākam galvīt. Nu ko, gaidīšu kā vēstules no apdiešanas draugiem. Kad nevajag apēst tādu zivu un tā tālāk. Sūtiet droši, esmu priecīgs. Nav jau ko apvainoties. Pats jau vainīgs. Bet sāku es tos video likt YouTube'ā tikai tāpēc, ka 12. maijā bija ezers šausmīgi aizērs. Es to nevaru izturēt, kad neko nedara. Ezers aug ciet, pilnīgi, nenormāli. Būtībā jau vispār neko, es ar savu motoru neko nevaru aizbraukt pēc jāra. Tepat pa priekš man te jāņem. Es jau saprotu, ka šito visu lielo ezeru attīrīt jāstrādā, 10 gadu un dienu un nakti un katru dienu. Tad te varbūt kaut ko var izdarīt. Kas tad to visu sponsorēs? Bet makšķernieki jau drīz vairāk nesponsorēs. Tāpēc vakar parakstīju, vai tas kaut ko dos vai nedos. Labi, ka ir tāds cilvēks, kas kaut ko cenšas darīt lietas labāk. Es domāju, klāpēc. Citādāk jau neviens nekā nedarīs. Man jau var te citi saka, lai es kaut ko saku, bet ko tas līdz man teikšu? Pirmkārt, varbūt, ka tie, kam tas ir jādara, viņi nemaz neskatās. Kas viņiem tur redz? Viņiem makšķerēšana neinteresē, viņiem tik interesē nauda, un tas ir viss. Man interesē makšķerēšana. Ko darīt? Katram ir savi interesi. Cits ir slims, viņam galvenais ir naudu nopelnīt daudz. Es jau savā laikā metalurgā strādāju. 1 mēnesi tam mums bija rekords. 4 mājiņas metalurgā. Tā bija, kas uz mājiņām strādāja, tā bija 4 mājiņas. Un strādāja pa 4 dienām, pa 8 stundām. 4 dienas bija rītmājiņa, no 7 līdz 3. Tā bija brīvdiena viena. Tā bija 4 mājiņas no 3 līdz 11. Tad iznāca, tikpat kā 2 brīvdienas, jo, pārnāca mājā 11:30 vakarā. 11:00 vakarā uz māju. Mēs mainījām bišķi ātrāk. Tā kā, 10:00 es gāju uz tramvaju. Un pēc nakts mājiņas bija tad 4 nakts mājiņas. Tās bija no 11 līdz 7 rītā. Bija nepārtrauktais darbs. Un tā mēs tur 4 mājiņas un tā visu laiku mainījās. Un tā ir laikā, lai varētu kaut necik nopelnīt, kaut necik cilvēcīgi, kādu tur cilvēcīgi. Tā kā metalurgā auga bija kaut kāda bišķi pāri pa 200 lati, celtniecībā jau pa 500 un vairāk pelnīt. Nezinu, kā to uzskata, cik cilvēcīgi. Bet, vai tu bišķi varētu vairāk nopelnīt, kaut kādi 300 bišķi pāri lati, tad vienā maiņā cilvēks mums nebija. Un iznāca apmēram vidēji mēnesī 8 dienas pa 16 stundām strādāt. Tas tā normāli. 2004. gadā es aizgāju otrais uz metalurgu.
teiksim, man ir rīt maiņa, pa to es nopelnīju uz rokas. Es dabūju pa to rīt maiņu 5 latu un 40 santīmu. Tas bija pa manām 8 stundām. Nu, uz rokas es skaitu naudu. Nu, vāt, un es tagad paliku otro maiņu. Nu, pēc pusdienas man bija jāpaliek. Nu, kā, nu, cilvēks nebija, bija jāpaliek. Tad pa to otro maiņu es nopelnīju 7,40 laikam. Nu jā, nu tad iznāk, ka es nopelnīju, var teikt, to pašu. 2,20 bija piemaks pa to, pa tām liekām stundām. Nu tā mums tur bija, metalurgā. Un te pēkšņi tagad ir tā, 1 mēnesi, viens paliek slims, un mēs uz tam 4 maiņām paliekam 2. Nu tā bija tā. Mēs nevarējām iet, kā mēs gribam. Mums vajadzēja obligāti būt savā maiņā. Nevarēja tā, nu, sarunāt katrs pa, nu, teiksim, viens sutku nostrādā un otrs sutku. Savā maiņā vajadzēja būt obligāti. Nu, un tad mēs rēķinājām tā, lai iekrīt, nu, labāk, ka 2 maiņas iekrīt. Nu, un tad bija tā, nu, vienreiz 32 stundas pēc kārtas, neizējot no metalurgā, nu tad, kamēr to otrs strādā, kamēr tam vienam ir brīvs. Nu, atkal 32 stundas. Nu, un bieži iznāca pa 40 stundām, pat neizējot no metalurgā. Nu, un rekords man bija, nu, tas ir mans rekords, bija jau, kam bija lielāka rekords. Kas bija mērķi, tur vispār neiet ārā, kā tik nauda būtu. Es jau to darīju vienkārši bezizējas pēc. Es jau to nevarēju izturēt, man, ka es netieku makšķēt, ka man ir jādzīvo metalurgā, tā kā notiesāts es tur būtu. Nu, un tad man bija 56 stundas neizējot ārā no metalurgā. Tas man bija rekords, 7 maiņas pēc kārtas. Labi, ja tu cilvēks zini, ka tu ejies tām 32, 40 stundām, tā veselu lielo maisiņu ēdamo paņēma līdzā. Jo ēdnīca tā jau bija metalurga un tur viss bija dārgs. Nav jau jēgas iet strādāt otru maiņu un tad visu to naudu. Vēl viena pēķērās, nu šitā jau nav diezko liela. Nē, nu, vēl būs. Zemās jau nebūs. Šī visa gumija. Labi, beidz augstīties. Nu, vēl vairāk būs maniem draugiem to teikt. Jo šī tāda kvantuma jau no apēst, tas vispār nav iespējams. Te jau vesā brigāni vajag, lai šito apēst. Ar negaidīto copu. Cik tālu tik pa metalu. Nu pa tām stundām, pa to mēnesi. Nu, un tai mēnesi
man bija 356 darba stundas. Varbūt 354. Nu, tas 2 stundas šo tur, bet katrā gadījumā augu uz rokas es saņēmu. Man bija 2 lati vairāk nekā tās stundas. Ai pašā laikā tur visi lielie pēkšnieki saņēma entos tūkstošus. Bet nu darbs bija pēc veciem padomu laika likumiem. Man jau 5 gadus vajadzētu pensiju būt, bet nu, pēc tam jau uzskatīja, ka metalurgs ir veselības uzlabošanas iestāde, ka tur, ka saule spīdēs, stāja viss tur no tiem metāla putekļiem, viss, lai redzētu, virmuļoja visu gaisu dažādās krāsās. Nu, to visu cilvēku elpo iekšā. Un ka tev tur jādzīvo šī tik pulkas stundas. Nē, bija jau, nu, vienam no mūsu brigādes bija vēl vairāk. Viņam bija tajā pašā mēnesī, viņam bija 400 stundas darba vienā mēnesī. Un viņam alga bija, viņš saņēma 401 latu uz roku pa 400 darba stundām. Nu, ka viņš saņēma to algas lapiņu, tad viņš nomet 100 uz galdu un teica, iet jūs visu. Viņš saka, es te esmu dzīvojis veselu mēnesi un te kaut kādu. Labi, tie visi sen laiki, metalurgs sen izbeidzies. 2 zivs ir no 5 čopēm. Būs atkal kreizi, tā kā nu neņemiet ļaunā. Ātri uzvelkos, ilgi man vajag, lai es nomierinātos. Nā, vēl piebildīšu, lai kāds neiedomājās, ka es par to metalurgu, to pensiju, ka no 55 gadu, ka vajadzēja būt. Lai es nedomāju, ka man patīk padomu laiki. Galīgi nepatīk. Es 1987. gadā, kad rīkoju Helsinki 86 gājienu no Kāpata pieminekļa līdz tam jūras piemineklim, gāju un nes Latvijas karogu 87. gadā. Tā kā lai neiedomājās, ka man patīk padomu laiki. Nu, bijām mēs tur kādi cilvēki no apmēram 500, nu, nezinu, kas skaitīja, kas neskaitīja. Protams, metalurgā mūs visus brīdināja un pateica, lai neviens neiedomājās iet. Bet pārliecība jau neizmainīs cilvēku. Jā, uz barikādēm gan es nebiju, bet Baltijas ceļā bija pie Bauskas. Jā, tur tik pareizais māneklis, kas piesaista uzmanību. Un pareizā vietā jātrāp, pareizā laikā. Palikes ezerā šī rajonā vienīgais. Augstensība bez 16, 12. 2 zivs ir, no kurām viena ļoti labi. Bez 5, 12. Nu, vēl bišķi, un tad jau būs jābūt pietiks šodienai. Tomēr vēl vienu laivu un no tā galva atbrauc. Domāju, ka es vienīgais, bet vēl vieni. Labi, es šodien beigšu. Uz redzēšanos. Līdz nākošai copai. Piedodiet, ja kādu aizvainoju, bet nu tāds es esmu.